Kādas ir jūsu asociācijas ar 1996. gadu? Varbūt šīs vīrs prezidenta amatā? Varbūt Latvijas Radio 3 parādīšanās? Vai varbūt arī jaudīgs festivāls Rock Summer Riga 96? Ja mēs runājam par Latvijas hokeju, tad 1996. gads tam ir ļoti nozīmīgs, jo tajā gadā Latvijas hokeja izlase izcīnīja tiesības spēlēt pasaules čempionāta elites divīzijā, bet jau pāris mēnešus vēlāk Colorado Avalanche izcīnīja Stanleya kausu. Ar ko tas ir īpaši? Ar to, ka pirmo reizi trofejai pieskaras arī latviešu hokeists. Tas ir Sandis Ozoliņš, kuru mēs tagad visi saucam par Latvijas hokeja leģendu. Tie ir hokeja stāsti, sekojiet mums YouTube, rakstiet komentārus, lieciet laikus, kā arī atsūtiet šo video saviem draugiem, kuri interesējas par hokeju. Bet mēs dodamies uz 96. gadu. Latvijas valsts savu neatkarību atguva 1991. gadā, bet jau gadu vēlāk Latvijas Hokeja federācija tika atjaunota arī kā IHF dalībniece. Savukārt 92. gada novembrī Latvijas hokeja izlase aizvedīja pirmos oficiālos mačus. Tie bija pret Lietuvu un Igauniju, un uzvarot šajā mini turnīrā Latvijas hokeja izlase izcīnīja tiesības nākamgad spēlēt pasaules čempionāta C divīzijā. Deviņdesmit trešajā gada Latvijas hokeja izlase triumfēja C divīzijā un iekļuva B divīzijā, kura pavadīja nākamos 3 gadus, līdz pienāca 1996. gads. Uz Nīderlandes pilsētu Eindhovenu Latvijas izlase aizbrauca ļoti jaudīgā sastāvā. Galvenā trenere Leonīda Beresņeva rīcībā bija tādi hokeisti kā Arturs Irbe, Karlis Krāstiņš, Normunds Sējējs, Harijs Vitoļņš, Oļegs Znaroks un arī daži citi. Pretiniekos bija tādas komandas kā Šveice, Baltkrievija, Lielbritānija, Polija, Dānija, Nīderlande un arī Japāna. Mači sanāca dažādi, piemēram, Nīderlande tika pieveikta rezultātu 15-3, savukārt, lai pieveiktu Lielbritāniju, bija nepieciešamas lielākas pūles, jo mača rezultāts bija 6-5. Viss izšķīras turnīra pēdējā diena 20. aprīlī, kad Latvija bija jāspēlē pret Šveici. Pirms pēdējās kārtas Latvija šveiciešus apsteidza par 2 punktiem, kas nozīmēja, ka šveiciešiem der tikai uzvara, un viņi arī guva pirmos vārdus šajā spēlē. Tomēr mača izskaņā Oļegs Znaroks izrāva neizšķirtu, ar ko arī pietika, lai Latvijas hokeja izlase iekļūtu A divīzijā. Ja mēs runājam par statistiku, tad Latvijas izlases sastāvā 3 spēlētāji sakrāja pa 9 punktiem. Tie bija Harijs Vitoļņš, Aleksandrs Kerčs un arī Igors Pavlovs, bet par labāko vārtu guvēju kļuva neviens cits kā Oļegs Znaroks, kurš šajā turnīrā iemeta 6 ripas.
96. gada pasaules čempionāta Latvijas izlasei nevarēja palīdzēt viens no spilgtākajiem latviešu hokejistiem Sandis Ozoliņš, jo viņš bija aizņemts Nacionālajā hokeja līgā. Tas sezonas Sandim nebija tā vieglāka, jo sezonas laika viņš tika aizmainīts no San Jose Sharks uz Colorado Avalanche, kas pašam Ozoliņam bija tāds kā pārsteigums. Tomēr jaunajā komandai viņš iedarējis labi, viņš turpināja demonstrēt labu rezultatīvitāti, gūstot 50 punktus 66 spēlēs, bet Ozoliņa komandas biedri bija tādi hokejisti kā Džosākiks, Peters Forsbergs, Patriks Roa un citi. Colorado viegli kvalificējies izslēgšanas spēlēm, ieņemot 2. vietu Rietumu konferencē, un playoff pirmā kārta ar 4-2 apspēlēja Vancouveras Canucks, Ozoliņam šai sērijai atzīmējoties ar 8 punktiem. Nākamajā kārtā tika pieveikta Chicagas Blackhawks komanda, Ozoliņam gūstot jau 5 punktus. Savukārt trešajā kārta pret Detroitas Red Wings Ozoliņam 4 punkti, bet komandai atkal uzvaras sērija ar 4-2. Stanley Kausa finālā Colorado Avalanche pretī stājas Floridas Panthers, bet sērija sanāca visai īsa, jo Avalanche izcīnīja uzvaru 4 spēlēs. Tikmēr tā kļuva par vienīgo sēriju, kura pats Ozoliņš neguva nevienus vārtus. –96. gada 10. jūnijas ir īpaša diena ne tikai ar to, ka Avalanche izcīnīja Stanley Kausu, bet arī ar to, ka Avalanche sastāvā bija latvietis. Sandis Ozoliņš kļuva par pirmo Latvijas hokejistu, kurš ieguva Stanley Kausu, un nākamo tādu hokejistu mums bija jāgaida vairāk nekā 20 gadus. Lūk, ko pats Ozoliņš teica pēc Stanley Kausa izcīnīšanas. Man nebija ne mazāks nojausmas, cik ilgam laikam būs jāpaiet, lai es šo kausu izcīnītu, bet tajā vakarā, kad Avalanche komanda kļuva par Stanley Kausa īpašnieci, es to pacelu virs galvas un sapratu, ka pasaulē nav fantastiskāka brīža par šo. Tieši tajā brīdī es sapratu, ka visus šos gadus bija vērts liet sviedrus treniņos un spēlēs. Nacionālajā hokeja līga ir tāda tradīcija, ka katrs hokejists, kurš iegūst Stanley Kausu, var to aizvest uz savu dzimteni uz vienu dienu. Diemžēl Ozoliņam tāda iespēja pat netika piedāvāta. Varbūt komanda prātoja, ka Sandis, tāpat kā viņa krievu draugi Kamenskis un Gusarovs, vasaru pavadīs Florīdā, bet pie kausa turēšanas savas mājas pagalmā atgriezīsies sezonas laikā. Taču tie attaisnojumi iecirtīgajam latvietim nebija arguments. Avalanche visādi mēģināja savu jaunu talantu apčubināt, solot viņam izgādāt jebkuru paraucīgu datumu Stanley Kausa samīļošanai. Taču Ozoliņa buļļa lepnums gāja pāri malām. Saka, ja nevarējat atvest uz Latviju, tad man to kausu nevajag arī Amerikā. Šāds bija 1996. gads Latvijas hokejā, bet tagad arī neliels konkurss. Pats 96. gada biju mazs puika un daudz ko no tiem laikiem neatceros, bet mana pirmā spilgtā atmiņa par Latvijas hokeju ir 2005. gads, olimpiskas kvalifikācijas spēle Rīgas sporta pilī starp Latviju un Baltkrieviju, kad Latvija atspēlēja 2 deficītu un pēc tam izrāva uzvaru, vienkārši kaut kāda fantastiska spēle. Komentārus zem šī video uzrakstiet, kāda ir jūsu pirmo spilgtā atmiņa par Latvijas hokeju, un interesantākā stāsta autors saņems pārsteigumu komplektu no OptiBet. Tie bija hokeja stāsti, paldies, ka bijat ar mums, un tiekamies nākamajos hokeja stāstos.